Vai jums arī ir tā, ka sociālo diskusiju grupās pat atbilstoši tēmai jums neļauj mēnešiem ilgi publicēt jūsu saturu? Tad kas tie ir par brīvības cīnītājiem, kuri šādi izturās, cenzēdami saturu tieši tāpat kā to dara Spriņģes kantoris? Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Vai jums arī ir tā, ka sociālo diskusiju grupās pat atbilstoši tēmai jums neļauj mēnešiem ilgi publicēt jūsu saturu? Tad kas tie ir par brīvības cīnītājiem, kuri šādi izturās, cenzēdami saturu tieši tāpat kā to dara Spriņģes kantoris? Lūk jūsu uzmanībai Jeļizaveta Korotkova, kura sociālo diskusiju grupā, kurā ir jautājumi par vakcināciju, turpat arī pieļauj saturu, kas attiecās uz balsošanu. Vai tas attiecās uz vakcināciju? Atbilde ir skaidra, bet tai pašā laikā man, kur es laiku pa laikam dalos arī ar saturu, kas ir saistīts ar bērniem, ar veselības jautājumiem, saturu neļauj publicēt. Kā tad tā? Kā tad ir ar to viena taisnība visiem un iztikšanu bez diskriminācijas?